FC Daugavpils pret Supernova. Raivis Skrebls atgriežas pamatā, kamēr rezervē Artems Hārža, kurš 3 klubu pametīs. Kamēr Supernova pamatsastāvā atgriežas Eduards Emsis. 3. minūte Rostons Džiki dabū bumbu sodlaukumā, sit no šaura leņķa, bet atvēra veisbloks. 15. minūte pēc Sančenču standarta skrien pretuzbrukumā Daugavpilieši. Noslēguma sitiens Džolam Jakubu nesanāk pārāk jaudīgs garām. 2 minūtes vēlāk iespēja Džiki apmēr viņš aizsargu sitiens un garām ripo bumba, tikai noraugās veisbloks. Izcils sevi parāda veisbloks 33. minūtē, kad aizsargu aizsegāja Jakubu izpilda sarežģītu sitienu. Veisbloks tiešām vietā arī viens no kandidātiem uz labākā jaunatnes spēlētāja Valovičiem. Uzreiz gan iespēja pretuzbrukumā Supernova, Bamba piespēlē sodlaukumā, patē tikai trāpīt vārtos vajag, bet netrāpa senegālietis. 53. minūte izcila iespēja Rostonam Džiki aizskrien, viņš no cīruļa iziet pretī vārtiem sitiens, tieši virsū vārtsargam seko. 66. minūtē pēc centriem ar galvu sit Līzunovs pāri vārtiem no labas pozīcijas. 82. minūtē individuāls caurgājiens no Artema Hāržas, tomēr viņa sitienu pēdējā brīdī bloķē. 87. minūte aktīvais Silās sit, bet arī nekas nesanāk. 0-0 neizšķirs, retais 0-0 šajā sezonā, bet Daugavpils atkal neuzvar pret Supernova savā laukumā. Derbijs Grobiņa pret Liepāju. Oskars Kļava liek likmi uz leģionāriem, Žozē Ribeiro, Matjošenko, Aruna šoreiz pamatsastāvā. Kamēr Liepājai pamatsastāvā atgriežas Vladislavs Sorokins un Felipe Vieira. Jaudīgs sākums, 7. minūte, Grobiņa dodas uzbrukumā pa labo flangu, tālāk Kļuškins jau iespēlē Arunam. Aruna izšķirās par sitienu un trāpa vārtu devītniekā, 1-0 Grobiņā. 12. minūte Aruna viegli aizskrien no Sorokina, bet sitienam tomēr pietrūkst spēkā. 18. minūte pēc Liepājas standarta izgājiens 1-1 sanāk Grobiņniekiem. Ali Aruna atkal. Aruna šoreiz sit no patāla attāluma un atvēra ošu. 31. minūte Liepājai iespēja. Bumba ilgi lēkā sodlaukumā līdz atlec uz kājas Džibrilam Gejam sitiens no tuvas distances, bet reaģē Kudriavcēls. Kompensācijas laiks Dāvis Ošs kļūdās spēlēt ar kājām, dabū bumbu Puzarjevskis, sit no visa spēka un ar spēku pāri vārtiem. 52. minūte viegli tiek galā ar aizsargu Puzarjevskis, izcila pozīcijas sitienam, bet atkal neizdodas Ārķemam pārspēt Ošu. Un minūti vēlāk vēl viens Puzarjevska un Oša duelis, un arī šoreiz Dāvis ir pārāks, atstāja vēl Liepāju spēlē. Liepājai jaudīgākais moments 73. minūtē, kad jau Ingars Pūlis ir laukumā, iespēl sodlaukumā ar galvu sit Ingars, pēc tam bumba atnes pie viņa uz tukšiem jau vārtiem un pāri sitiens. Kompensācijas laika 3. minūtē Pūlim vēl viens moments pēc garās piespēles ar galvu sit un glāb komandu Kudriavcēls. Daudz momentu abām komandām ir tīpaši Grobiņas vienībai, protams, un uzvara, salda uzvara derbijā 1-0 Oskara Kļavas komandai. Pirmā mājās turklāt šajā sezonā. FK Tukums 2000 pret Audo. Tukumam viena izmaiņa diskvalificēto Volkovu aizvieto Mārcis Šusts, kamēr Audai uz rezervistu soņa uz Gent pārnākušais Jaja Vergara un Aranda, kamēr pamatsastāvā atpakaļ Vedrogo un Diedju. 18. minūtē lieliski iespēja Leonī gūt vārtus, bet reaģē Pūriņš pēc sitiena no tuvas distances. 30. minūte Rūbenes zaudē bumbu pie centra līnijas, pārtvert Samoilovs pāris soļi uz priekšu, sitiens no tāls distants un aiz muguras, aiz apkaklas Pūriņam vārtos bumba ielido 1-0 Tukums, supertāli vārti no Bogdana Samoilovā. Trīsdesmit minūtē sitiens no šaura leņķa jaunajam pamatsastāvu uzbrucējiem Kadram Konē atvēra bumbu vārtsargs Paturins. 35. minūte sabruk Tukuma aizsardzība savā sodlaukumā nenoset spēlētāju Rubena tieši, kurš ripina bumbu tukšos vārtos. 56. minūtē Loko izkārto iespēju Rudolfam Reingoldsam nesanāk stūri trāpīt. Bet 62. minūtē trāpīja jau pats Loko, gaitā viņam piespēlē Samoilovs, aizmuguras nav, Loko skriena, Loko ieskrien un iesit, 2-1 Tukums atkal vadībā.
70. minūte meklē arī gūtos vārtus Derkačs, arī no Šarleņķes sit un kārtēji satu arī Spūriņam šajā mačā. 82. minūte Daškevičs to sodlaukumā Lusakīs sit atvaira, Batūrits vēl viens sitiens un atkal nekā Audai. Uz maiņu nākšais Vergara dabū tikai dzelteno kartīti un Tukums uzvar Audu ar 2-1. Ļoti svarīga uzvara Kristapa Dišlara vadītajai komandai. FS Jelgava uzņem Ogre United. Jelgavniekiem traumēts Ratais, arī ārā Žalejko, tāpēc pamatsastāvā atgriežas Semeško, Patika, arī Davids Holobeks pēc traumas. Kamēr ogrēniešiem atkal no pirmajām minūtēm sāk Timofijs Marusīts, Hajaši un Markus Ivolāns. 23. minūte laba Jegoru Noviko pieslēgšanās uzbrukumam sitiens garā vārtiem. Pagaidām vēl nevar trāpīt Jegors šajā sezonā mērķī. 26. minūtē labs uzbrukums Ogre United. Sodlaukumā 2-1 aizsargu paliek Kalniņš un Ivolāns. Kalniņš piespēlē, Ivolāns sit iekšā vārtos. 1-0 Ogre United varībā retoreizi šajā sezonā. 30. minūte pamēģina savu talstienu Holobeks. 2 rikošeti bumba pie Parfjonovā. 3 minūtes vēlāk Glebs Patika izskrien sodlaukumā, sit zem leņķa, netrāpa vārtos, tikai pa tīkli no ārpuses. 38. minūte neveikli savā sodlaukumā nospēlē Kalniņš, klupina viņš Prioru tieši pirms līnijas vēl, 11 metri. Sit Davids Holobeks, lec pretējā stūrī Parfjonovs, bet Holobeks netrāpa vārtos. 62. minūtē dubultot ogrēniešu pārsvaru varēja Kabagambe, vārtu priekšā viņš bumbu apstrādā sit un reaģē Dvoržāks. 79. minūte Roberts Meļķis šoreiz sit no distances, atvaira Parfjonovs. Bet 81. minūtē Kristers Čūdars ieskrien sodlaukumā, piespēlē gar vārtiem un no Semeško bumba lido vārtos. Atkal nāk talkā pretinieku aizsargs ogrēniešiem gūstot vārtus 2-0. 87. minūtē izgēna 1-1 vārtsargu neizmanto bijušais Jelgavas spēlētājs Mašenko. Glāba arī Dvoržāks, protams, šeit. Bet būtību tas nemaina. Ogre United izcīna savu pirmo uzvaru virslīgas vēsturē. Tagad 18. kārtā 2-0 izbraukumā Jelgavā. Un Rīgas derbijs. Konto stadionā 4000 tribīnēs Riga RFS. Antonis Černomortijs ar Lando Galo paredzami atgriežas Rīga pamatsastāvā, kamēr RFS ierindā Roberts Savaļnieks, Dmitrijs Zelenkovs. Maču sākums saspringts, bet 17. minūtē rupi kļūdās Herdi Prenga atspēlējot atpakaļ. Raki Avanī pārtver bumbu un ieripina to tukšos vārtos 1-0 turisietis līksmo. RFS pirmajā puslaikā iespēja nav, bet Riga atrod stūra sitienu 38. minūtē. Calaka centrējums ar galvu, Galo pārneklis un iekšā vārtos bumba nokļūst 2-0. Kompensācijas laika pirmajā minūtē vēl vien iespēja atrod Rīga, Galo iespēlē Rakievanī, viņš apspēlē Herdi Prengus, Itālijā stūrī trāpat 3-0, vai arī nē, jā, te aizmugure fiksēta, tomēr Raki. Otrajā puslaikā RFS rindās parādās Talā un parādās aktivitāte. 55. minūte saspēle ar Ķiguru, Talā sit stūrī, bet atsit Orols. 65. minūte laba ātrā pārē, Mankendā piespēlē Lemaičam, Lemaiča sitiens bloķēts. Bet mirkli vēlāk Filipovičs atrod Talā. Talā virzās uz vidus Itālijā stūri un trāpa Tālijā devītniekā bez variantiem Orolam. Fantastiski vārti Moram, Gājam, Talā. 85. minūte un zelta iespēja panākt neizšķirt RFS. Darko Lemaičs vārta priekšā apstrādā bumbu izcili, bet sitiens pieviļ. Pēdējās minūtēs Rīga jau skrien pret uzbrukumos. 90. Galo viens pats vārtu priekšā, bet tur ir Nerodāls. Skaists atvārījums. Nepalīdz arī Žigas Lipuščeka sūtīšana uz priekšu. RFS neatspēlējas pēc izgāsta pirmā puslaika, kamēr Rīga izcīna saldu uzvaru un pietuvojas tabulā. Tā bija noslēdzošā kārta 2. aplī. Daudz emociju, arī sezonas apmeklētības rekords Rīgas derbijā. Turnīra tabulā starp divām līdervienībām tagad 1 punkts, bet iepaliek jau 3. 4. vieta. Liepājai ar 25 punktiem šobrīd pietiek 4. pozīcijai, kamēr pārspēļu zonā tagad jau ir FS Jelgava komanda.
Loko pirmajā vietā bombardieru sarakstā Vergara tūlīt jau dosies uz Beļģiju, kamēr Badamosi pārtrūka sēriju ar gūtiem vārtiem Rīgas derbijā. Tuvākajā kārtā, protams, nozīmīgs mačs Rīgai FC pret Liepāju. Grobiņa ciemosies Daugavpilī mēģinās atkal uzvarēt, kamēr Jelgava pēc zaudējuma Ogrei uzņems Tukumu.